Lasījums no Marka evaņģēlija 8. nodaļas no 27. panta. Jēzus ar saviem mācekļiem gāja uz Filipa Cēzarejas ciemiem, un ceļā viņš mācekļus izjautāja: ko ļaudis runā par mani, kas es esmu? Un tie atbildēja: Jānis Kristītājs, un citi Ēlija, un citi viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja: bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Pēters viņam atbildēja: tu esi Kristus. Viņš tiem stingri piekodināja nevienam par viņu nestāstīt, un viņš sāka tos mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš, jātiek vecajo, virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un 3. dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēters viņu sāņus vedis, sāka viņu apsaukt, bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus, un Pēteri apsaugdams sacīja: atkāpies no manis, Satan! Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja: kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselē? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paaudzē, tādēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, lai mēs nekad nekaunamies tavus svētos vārdus, lai tie mums stiprina un vada dzīvē un ticībā, jo tā ir mūžīgā patiesība. Āmen. Katru reizi, kad atkal pienāk laiks atkārtot kādus rakstu vārdus, kādas līdzības, kuras, liekas, mēs zinām cauri no galvas, tad ar izbrīnu var ieraudzīt, ka šodien tie ieskanas kaut kā citādi, kaut arī zināmi, bet atkal kā jauni. Šodien tieši man sacīti. Liekas, ka no šīs kompānijas, kur mēs tagad sēžam, gandrīz visi atceraties prāvesta Liepiņa. Bet ko tu saki? Un likās, kad viņš šos vārdus teica jums kā iesvētāmajiem, cik reizes var atkārtot, cik reizes var jautāt. Šis un nākošais gads ir mūsu mācītāja Liepiņa 100-gades gads. Maijā viņam 100. dzimšanas diena. Bet šodien mēs pavisam apzinīgi varam teikt, ka tas, ko viņš jautāja, arī ir tas galvenais jautājums, uz kuru cilvēkam ir jādod atbilde sava mūža ticības ceļā. Ko tu saki, kas tev ir Kristus? Kāda ir nevis mācītāja pareizi iemācītā atbilde, bet kāds ir tavs ticības apliecinājums? Tas tev ir jāatkārto, kamēr vien tu dzīvo, jo tas tevi ved mūžības ceļā. Vai tu esi ar Kristu patiesībā? Šeit, kur mēs lasījām, Jēzus Pēteri sauc par Pēteri, kaut ir arī nikns uz viņu. Kādā citā vietā viņš to uzreiz nosauc par Sīmani, lai atgādinātu viņu izcelsmi. Bet šeit Jēzus ir atklājis Pētera uzdevumu, viņa kalpošanas aicinājumu, ka viņam būs jābūt
par vienu no Kristus baznīcas pamatlicējiem, un tas prasa stingru pamatu, kas ir kā klints, kas nešķobās un spēj stāvēt arī grūtībās un pat nāvē. Tādēļ arī šeit Jēzus māca par savām ciešanām, nāvi un augšām celšanos. Mācekļiem viņš līdz šim ir bijis skolotājs, dziedinātājs. Jūdu tautai daudzajiem sekotājiem var teikt, ka viņš ir bijis arī brīnumu darītājs, kur gribēja daudzi pieredzēt savām acīm. Bet Jēzus šeit runā par lietām, kas ir grūti pieņemams. Tomēr tas ir tikai tas vienīgais, kas var kalpot par vienojošo, par stingro pamatu. Kristus darbs pie krusta. Te mēs viņu redzam. Ja tā par darbu var saukt upura nāvi, viņa padošanos ļaunumam, lai viņa labums izrādītos pārāks, lai tas uzvarētu un satriektu ļaunumu, kaut mēs tā arī kādu reizi varētu. Tas ir tas darbs, ko tikai Dieva dēls var izdarīt cilvēku labā. Viņš atdod dzīvību mūsu visu vietā, bet viņš tomēr ir Dieva dēls, un Dievs pilda savu apsolījumu, un pēc 3 dienām viņš tiek augšām celts. Mums tas liekas pocīgi, un skaidrs, ka arī toreiz mācekļiem nekas no šī visa nebija daudz saprotams. Bija tikai viena pārliecība, ka viņu skolotājs zina par savu likteni kaut ko tādu, kas viņu apdraud. Tādēļ tik cilvēcīga ir šī Pētera vēlēšanās savu skolotāju pasargāt. Protams, lai būtu kopā ar viņu vēl garus gadus, lai palīdzētu daudziem cilvēkiem, iespējams, lai izmainītu pat visa Izraēla dzīvi, kā tas ir solīts rakstos, ko darīs Mesija, un būt šī brīnumainā cilvēka tiešā tuvumā. Tā rodas šis Pētera aicinājums izsargāties no draudošajām briesmām. Te nav teikts, kādiem vārdiem to Pēters izsaka, bet skaidrs, ka tie nāk no skaidras sirds, bez aprēķina, pamatoti mīlestībā, tikai un vienīgi vēlot labu Jēzumu. Kādēļ? Tad šis Jēzus atbildes sauciens ir negaidīti ass. Vai tad viņš nesaprot Pēteri, ja visus citus saprot pat bez vārdiem? Šis ir viens no tiem nedaudzajiem brīžiem, kad parādās Jēzus kā cilvēka emocijas. Atcerēsimies, Sātans kārdināja Jēzu tuksnesī. Viņš atstājās no viņa ar saviem jautājumiem, bet nekur prom no viņa neaizgāja. Viņš visu laiku ir tuvumā, un arī mums. Arī mēs nepiekūstam to sprediķī atgādināt, ka arī mums viņš visu laiku ir tuvu un gaida mūsu cilvēcisko vājuma brīdi, kā no kuram tas var izpausties. Sevi žēlojot vai darot mazus grēciņus, par kuriem neviens neuzzinās, bet viņš to sapina visu neatraisāmā tīklā, un mēs tajā esam noķerti. Vai tā ir nauda, vai izprieces, vai azarts, vienkārši slinkums, vai lepnība un iedomība. Mēs to visu zinām kā no grāmatas un varam mācīt citus. Bet Jēzus jautājums bija, ko tu saki par mani? Nevis, ko tu runā citus pamācīdams, bet ko tu pats saki Jēzum. Kas viņš tev ir un kas tev ir grēks? Vai tu varbūt domā, ka grēks dzīvo grāmatā? Arī Jēzus ir cilvēks. Un
tikai tā, kā viens no cilvēkiem, viņš varēs aizvietot visus cilvēkus. Tas ir viņa spēks, ko vēlns neņem vērā. Viņš domā tikai par to, ka Jēzus kā cilvēks ir pakļauts kārdinājumiem un līdz ar to ciešanām, kas nāk līdzi. Un tā būs vēlna uzvaras stunda, jo Jēzum kā cilvēkam ir bail no nāves, bail no sāpēm, dubult grūti, tādēļ, ka viņš to visu zina, ka viņam tas nenāks negaidīti kā mācekļiem. Kristum viņa ciešanu ceļš ir zināms, tomēr viņš nemeklē iespēju izvairīties, bet gatavo krusta notikumam savus mācekļus. Jo viņi ir tikai cilvēki, kuriem būs nepanesami pieņemt skolotāja nāvi, bet tas būs jāpārvar un būs jāiet tālāk bez Jēzus klātbūtnes ar Dieva gara spēku Kristus baznīcas celšanas pirmajā laikā. Un arī viņi ies bojā mocekļu nāvē, bet viņi to nezina. Un Kristus viņus stiprina, stāstīdams viņiem par krusta smagumu. Toreiz tas nesaistījās ar nāvi pie krusta, bet katri teiktie vārdi, arī mūsu sprediķotie, mums atnāk atmiņā tad, kad tie piepildās. Un Jēzus viņiem par to saka: jūs redzat, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Viņš runā šeit par mūžīgo dzīvību, kas ir apsolīti tiem, kas viņam tic. Par cilvēka dvēseles izpirkšanas iespēju, jo cita ceļa nav, kā to aizsniegt, tikai kopā ar viņu un caur viņa nāvi. Mācekļi pirmie būs apdraudēti un atkārtos viens pēc otra šo upuri ticības dēļ, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, saka Jēzus. Šodien mēs arī pieredzam šo dzīvības zaudēšanu ticības dēļ. Tā tiek atņemta cilvēkiem kā lopiņiem pārgriežot desmitiem rindā rīklus, nešaujot, nekarot. Piedodiet, bērni, kas dzird un saprot, bet tieši upurējot tiek izlietas dzīves cilvēku asinis. Katram oranžajā kostīmā ģērbtajam aiz muguras ir slepkava ar nazi. Un tas notiek tā, kā pirms Ābrahāma laikos uz velna altāriem, kas tajā pat vidū un apvidū bija sacelti, dīvaini līdzinoties mauzolēja trepveida celtnēm. Ir skaidrs, ka šie cilvēki, kas zaudē tur savu dzīvību, skaidri atbild, kas viņiem ir Kristus. Tas viņiem ir vienīgais ceļš uz pestīšanu, uz dvēseles glābšanu, kas tūlīt pat tai pašā brīdī sāk savu ceļu pie Tēva, kas debesīs. Jēzus Pētera vārdos dzird nevis par sevis glābšanu, bet tieši pretēji par pazušanu, par atteikšanos no glābšanas iespējas sev un visiem pēc sevis, visai cilvēku ciltī. Ar Pētera muti pat tiešām runā velns, tikai Pēteris jau to nezina. Arī mēs bieži to nezinām. Kas tas ir, kas mūs dzen kādā galīgi neloģiskā ceļā, kad mēs jau nākošajā brīdī nesaprotam, kādēļ mēs tādu izvēli esam izdarījuši, kādēļ mēs tādus vārdus esam pateikuši, kad mēs sakam, kaut mēli būtu nokodis, kāpēc es to teicu, kāpēc es tā izdarīju. Izliktā ēsma, lai cilvēki iekristu šajās lamatās, ir visnotaļ dabīga. Kādēļ ticīgam cilvēkam ir jādzīvo sliktāk nekā citiem?
Kādēļ ir jādomā par tuvāko, ja viņi paši neuztraucās par sevi? Kādēļ ir jāpiespiež darīt sevi kaut kas tāds, ko citi nedara? Jēkaba vēstulē teiktais par mazo lietu lielo spēku, kas kā domkrats, kā stūres rats pagriež milzu kuģus, milzu mērogā. Tas vienmēr ir ļoti pamatīgas sarunas un pārdomu vērts. Tas ir tas pats apliecinājums, ko mēs izsakam ar savu mēli. Bet ikdienā mēs mēli lietojam pavisam nekā apzināti kā stūri. Reizēm tā darbojas tik haotiski, ka mēs skatāmies, kas mums notiek apkārt sabiedrībā, tad visi šie kuģi, laiviņas nepārtraukti saskrienas, sasitas, sabļaujas, jo stūres vada neapdomīgi pļāps, tukšvārdīgi stūrētāji, un ik pa brīdim tur pa vidu arī ir apzināti ļaunu valodu turētāji, aprunātāji, glaimotāji, klačotāji. Satiekot tādu cilvēku, pēc tam ir slikti, pat fiziski slikti. Un sevišķi mūsu laikmetā, šajās iespējās, kad tāda mēle caur masu mēdījiem var stūrēt uzreiz veselas valstis un veselus kontinentus, ne tikai savu vīru vai savu sievu, kas tā pieklājas stūrēt viņu, jo pats jau viņš nezina, kur iet. Šajā sakarā vēl smalka nianse evaņģēlija lasījumā, kas var paslīdēt garām. Kā Pēteris attiecas pret šo notikumu, ko viņš grib teikt? Pēteris viņu sāņus vedis, sāka viņu apsaukt. Pieminēju mācītāju Liepiņu. Viņš vienmēr, ja gribēja teikt kādu aizrādījumu, pasauca sāņus, pārjautāja, vai viņš nav kļūdījies, un tad pateica savu spriedumu. Un Jēzus pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus, un Pēteri apsaugdams skatīja. Sacīja, tātad Pēteris runāja saurupu. Vai nu negribēdams apkaunot visu acīs Jēzus un ļaut viņam mainīt savu teikto, vai arī gribēdams sevi izcelt Jēzus acīs, parādīt, ka viņš vienīgais par viņu rūpējās. Bet Jēzus nākdams vispirms uzlūko un redz tos, kurus glābjot, viņam būs jādodas nāvē. Un tad saka šos vārdus: atkāpies no manis. Viņš redz savā priekšā konkrētus cilvēkus un grib viņiem palīdzēt. Mēs dažreiz gribam un esam nekonkrēti, izplūduši vispārīgos vārdos par mīlestību, par labām domām. Kristus palīdzība vienmēr ir konkrēta. Tā var izpausties arī stingrībā, un tad, kad mēs to sajūtam, tad ir īpaši liela pateicība. Viņa vārdi par laulības pārkāpēju cilti un par grēcīgo valsti šodien skan pat mūsdienīgāk nekā toreiz. Katrā ziņā mums šajā savā apkārtējā vidē, kur mēs dzīvojam, kur mēs strādājam, kur mēs mācamies, ir grūtāk apliecināt Kristu. Ne tikai tādēļ, ka mums negribētos būt izsmietiem, bet varbūt mēs vienkārši baidamies, ka viņa vārdu mēs zaimosim, kaisot to, kur pagadās cilvēkiem, kas nav gatavi to vārdu uzklausīt. Tādēļ pirmais, kas ir jādara, ko mēs vienmēr no jauna atkārtojam, ir jāmaina sava dzīve. To neviens mums nevar aizliegt, un savā dzīvē mēs vienmēr
savā ģimenē varam būt Kristus apliecinātāji, sekotāji un vadīt šajā ceļā klusi, mierīgi un pārliecināt arī savus bērnus. Kas tev ir Kristus? Mans glābējs. Patiešām viņš ir atdevis savu Dieva dēla dzīvību pie krusta. Par spīti ļaunumam, kurš netic, ka cilvēks var atteikties no savas dzīves citu labā. Šī Dieva dēla būtība, kas ir paralēli viņa cilvēka būtībai, padara viņa upuri mūžīgu un bezgalīgu, arī par mums nodotu. Un mēs sakam, jā, viņš ir arī mans glābējs, Kristus, Dieva dēls. Āmen.